4. augusta rītā Baltkrievijas debesīs parādījās mazs rūcējs, divvietīga vienmotora lidmašīna. Blakus stūrmanim Tomasam Mazeti un pasažierei Hannai Līnai Frejai kaimiņzemē nelegāli ielidoja vairāki simti plīšu lācēnu. Tiem piekarināti uzraksti ar prasību sargāt cilvēktiesības un melni izplatnīši. Ap 100 lācīšu izlēca virs Ivaņecas sāģus. Pārējie gribēja pārsteigt pašu Baltkrievijas galvu Aleksandru Lukašenko sauktu par tēti. Taču izbrīnīta dispečera uzkliedziens nobiedēja lidotājus, un tie lāčukus izmeta jau Maļīnovkas Guļam rajonā. Tur tos arestēja sētnieki un miliči, bet zviedru lidaparāts metās prom, no kurienes bija atlidojis. Kad tīmeklī uzpeldēja video kadri par lācīšu nomešanu, Baltkrievu ģenerāļi izdomāja, ka zviedru lidaparātu esot maskējusi neredzamības tehnoloģija, tā apmānījusi radarus. Baltkrievijas tētis esot patam noticējis, bet drīz nākusi apskaidrība un pāris ģenerāļu no amatiem padzīti. Kas tas ir konkrētu pienākumu izpildītāju tūļāšanās vai kļūdas valsts robežu sargāšanā gaisa telpā? Gribu dzirdēt atbildes uz šiem jautājumiem. Bet kam lācēnu desants bija izdevīgs? Vai vienkāršajiem Baltkrieviem? Viņiem lācēnu nepietika. Vai opozīcijai? Ar ko gan? Bet taujājot tālāk iegūstam pārsteidzošu atbildi. Visizdevīgākā Baltkrievijas gaisa telpas sargāšanas trūkuma izgaismošana bija viņu māsai Krievijai. Precīzāk, tās vadībai, kas pretojas Aleksandra Lukašenko aicinājumam abu valstu kopīgās pretgaisa aizsardzības vadību uzticēt Baltkrievu ģenerālim. Lukašenko apzinās, ka pretējā gadījumā valsts suverenitāte patiesi būs apcirpta un acīm redzot baidās, ka tas būs liels solis pretim viņa paša varas apcirpšanai. Līdz šim Baltkrievu tēti balstīja argumenti par robežu sargu augstu modrības līmeni un teicamām kaujas iemaņām. Taču atlika vien hermētiski drošo robežu pārkāpt negluži pelei, bet lācēnam, un izslavētais vairogs izrādījās caurs kā siets. Tagad pierādīt Baltkrievu karotāju priekšroku Krievu ģenerāļu priekšā Minskai vairs neizdosies. Šo problēmu saista vai nu ar plīšu lāčiem vai ziloņiem, bet tās ir absolūti atšķirīgas lietas. Zviedru reklāmisti, protams, neteiks, vai uz pārgalvīgo akciju viņus iedvesmoja viena vienīga solidaritāte vai arī kāds palielāks honorārs. Pat idejas vārdā riskēt ar gaisa kuģi un cilvēku dzīvībām nav joka lieta. Zviedru firmas šefs īsi pirms skaļā pasākuma esot klusi pabijis Maskavā. Bet kas gan var liekt pirms atbildīgas misijas vērties debesīs virs sarkanā laukuma, kur reiz nolaidās vācu pārgalvas Matijas Rusts un smelties spēkus, vērojot Kremļa zvaigznes?